Un viņš sasauca 12 un sāka tos izsūtīt pa 2, un deva tiem varu pār nešķīstiem gariem. Un tiem pavēlēja nekā neņemt līdzi ceļā kā vien nūju, ne maizi, ne kulīti, nedz naudu jostā, bet tikai apaut kurpes un neapvilkt 2 svārkus. Un viņš tiem sacīja, kur jūs ieiesiet, kādā namā, jāizvelk uz otru palieciet, tiekāms jūs no turienes aizejiet. Un ja kādā vietā jūs nedz ieņem, nedz jūsu klausīs, tad izejiet no turienes un nokrist pīšļus no savām kājām, viņiem par liecību. Un tie izgājuši sludināja, lai atgriežas no grēkiem. Tas būs apakšējā Un spolītē. izdzina daudz ļaunu garu un svaidīja daudz vājus ar eļļu un darīja viņus veselus. Vai tā ir pagājuši? Tas ir stāsts Nu, lūk, Marka esam evaņģēlijā, izvēlējušies 6. nodaļa. un dodamies pie šūju mašīnas. Tā. Lūk, esam apšujuši 7. apkārt sirsniņai 13. un atstājuši šeit vietiņu, kur izvērt viņu otrādi. To arī darīsim. Lūk, ir sirsniņa izvērsta uz otru pusi. Ja? Un tagad mēs iesim gludināt un apšūsim apkārt maliņu. Nu, lūk, smuki ir apšūta maliņa, griežam otrādi un salokam šādi. Jā, no vienas puses un salokam no otras puses. Un tad uz viducīti, un tad mums nāks maciņam pāri maciņam tā maliņa, ja? Tā. Nu, lūk, man ir instrumenti, ar ko iesist vai gāmuru šito te spiedpogu. Šitā te iet virsū šeit un iznāk tāda spīdīga podziņa. Un šitas iet virsū šitam. Jā. Tā, viena daļa ir tāda, otra tāda, un tad mums jāatron šeit viducītis, un tad jāizdur tā podziņa cauri, un no otras puses būs jāpiesit uz šī pamatnes, liksim šādi otrādi, un sitīsim tur iekšā. Nu, lūk, esam knopku piesprauduši no šās puses tā un no šās puses tā. Un liekam kopā noknikšķi un maciņš
ir gatavs smuks no auduma. Veiksmi darbā jums!